Noslēdzies Daugavpils novada Silnes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Silnes skola tika uzcelta 1982. gadā, un kopš tā laika skolā netika veikti vērienīgi remontdarbi. 2009. gada jūlijā Daugavpils novada domes deputāti lēma par labu projekta īstenošanai. 2010. gada aprīlī uzsākti remontdarbi. Projekta gaitā veikta logu un jumta maiņa, pagrabstāva seguma maiņa un fasādes siltināšana. Renovācijas darbus veica SIA Būtība. Projekta kopējās izmaksas sastāda 180 000 latu, no kuriem 85% tika sekti no klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta un 15% no pašvaldības līdzekļiem. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika uzsver, ka nozīmīgs ir jebkurš projekts, jo tas ir attīstības rādītājs. Sevišķs prieks ir par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, jo tie pat laban ir īpaši vajadzīgi. Un īpaši liels prieks, protams, par Silnes skolu šodien, jo šī skola, viņam jāpierāda, ka viņa ir īpaši vajadzīga. Mums ir lieli plāni uz šo skolu. Domāju, ka mēs varēsim viņu izmantot kā vasaras bāzi jauniešiem un jaunas programmas realizācija. Un skola, protams, ir skaista. Galvenais, ka skola būs silta. Es ceru, ka pedagoģiskais kolektīvs apspriedīs savas iespējas un droši vien, ka varēs arī varbūt attīstīt citus virzienus. Varbūt arī licencēt citas programmas, lai aktivitāte būtu vēl lielāka. Bet šis objekts patiešām liela pateicība šoreiz pārvalde, kura ļoti intensīvi darbojas ar celtniekiem, SIA Būtība, kuri patiešām ļoti ar labu kvalitāti paveic šo objektu. Mēs esam ļoti gandarīti un ceram, ka ar katru gadu tādu objektu mums būs vairāk un vairāk. Tagad mēs plānojam nākošam gadam vēl 3 energoefektivitātes objektus, un tas ir uzreiz. Domāju, ka mūsu arī konkurētspēju paaugstinā. Ne tikai novada, bet arī reģiona. Priekšā ir vēl daudz citi svarīgi darbi. Noslēgumam tuvojas Naujinas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kā arī projekts Špogi vidusskolas pielāgošana izglītojumiem ar kustību traucējumiem. Liels gandarījums par paveikto darbu ir arī Silnes pamatskolas direktorei Tatjanai Klopovai. Pat gara stāvoklis laikam mums uzlabojas, jā, un visi ir priecīgi, gan vecāki, gan bērni, gan mūsu pagastā iedzīvotāji. Tā ir liela dāvana gan ciematam, gan skolai, gan laikam visam novadam. Perspektīvā tiek domāts par skolas telpu izmantošanu arī vasaras periodā. Mums ir plāni, kā izmantot mūsu plašas telpas gan mācību periodā, gan vasaras laikā. Mēs atrodamies pie skaista ezera, skaista daba un ceram un plānojam izmantot šīs iespējas. Vasaras nometnes, protams, jā, un vēl mums ir plāni, var izmantot gan semināriem, mēs izremontējam sporta zāli, tātad rīkosim sacensības. Nākamgad Daugavpils novadā ieplānota 3 energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana – Kalupes pamatskolas, Vaboles pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils novada domes ēkām.